Antīkās mēbeles spēj izraisīt dažādas asociācijas un emocijas, bet nekad vienaldzību. Viss antīkais. Antikvāru un dizaina priekšmetu tirdzniecība. Imports Beļģija un Francija. Vieta, kur sajust brīnišķīgu senatnes auru, izbaudīt dažādu stilu mēbeles, porcelāna trauslumu un ieklausīties masīvu pulksteņu atgādinājumā par laiku, tas noteikti ir veikals Viss antīkais. Mākslas pazinēja plašākajā veikalā Rīgā noteikti jutīsies kā zivis ūdenī. Šeit pieejams itin viss, lai atrastu sev piemērotāko un tīkamāko mēbelēs, aksesuāros, kas kalpojušas gadu desmitiem un tikpat ilgi ir gatavas būt derīgas arī jums. Runājot par antīkām lietām un sadarību ar mūsdienu tendencēm atbilstošu interjeru, noteikti šī sadarība ir vērtējama ar pluszīmi, jo paskaidrojot to, kāpēc tieši antīka mēbele labi izskatīsies mūsdienu interjerā, te apakšā nāk vairāk slāņi. Tātad šīs vērtības, kuras iemanto sevī gan meistarību, materialitāti, īstumu, patiesumu. Un būtisks faktors ir tas, ka šī senlaicīgā mēbele, priekšmets, lampa, viņa laikam ejot tikai gūst šo vērtību un cena tikai ceļās. Par antikvariātu uzskata mēbeles, telpu greznumlietas, kas saglabājušās vairāk nekā 50 gadus. Tie noteikti ir roku darbi, kuriem identiskus neatrast. Pie tam šedevru ar katru gadu kļūst aizvien mazāk, jo pasakaini skaisto interjera priekšmetu ražošana faktiski beigusies pirms Otrā pasaules kara. Par vērtīgākajiem uzskata izstrādājumus, kurus visgrūtāk saglabāt – kristāls, porcelāns un arī seno laiku stikls. Turklāt tie lieliski iederas mūsdienu interjerā. Antīka mēbele mūsdienu interjerā vairāk iedod tādu ķirsītes desertu. Īpašnieki paši brauc uz ārvalstīm un izvēlas interjera priekšmetus un vienmēr trāpa simtniekā. Viņi atzīst, ka 16. un 17. gadsimta darinājumi atrodami vairs tikai privātkolekcijās. Veikalā pieejami 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma mākslinieku darbi. Salīdzinot šīs jaunražotās mēbeles, viņa nav tik pārdomāta, kā varbūt antīks modelis, kur savu laiku meistars projektējot, pārdomājot, ir ielicis daudz vairāk šos parametrus, kas ir nepieciešami izcilam gala produktam. Ir bijuši gadījumi, kad klients iegādājies gleznu, kuras vēsturiskā vērtība esot daudz lielāka nekā prasītā cena. Par veikala īpašnieku labestību liecina Mincene Vaira, kuru pieņēmuši no ielas. Kaķene jūtas kā saimniece, iepazīstoties ar katru apmeklētāju. Pateicoties plašajam klāstam, šurp dodas arī mākslas studenti, jo šeit uzskatām ir redzami dažādu laiku stilu piemēri. Bijušā preses nama pirmajā stāvā netālu no Vanšu tilta ik katrs var iegādāties antikvāras un arī jaunas dizaina lietas plašā klāstā.